Reizeknē notika informatīvais seminārs par daudzdzīvokļu māju siltināšanu. Semināra dalībnieki atzina, ka vēl šobrīd iedzīvotājiem ir iespējams savas daudzdzīvokļu mājas padarīt siltākas, piesaistot Eiropas struktūra fondu finansējumu. Ārā ir ļoti karsts, un es saprotu, ka tagad šodien domāt par siltināšanas problēmām nav vieta un laiks. Bet tomēr pēc 3 mēnešiem laiks izmainīsies, un mums būs jādomā par to, kā mums dzīvot, kad ārā ir sals un kad māja ir augsta. Un kad rēķini par apkuri arī ir diezgan lieli. Un šeit es saskatu pirmo problēmu, ka mēs laicīgi nereaģējam uz tām problēmām, kas var rasties un kas varbūt diezgan nopietnas problēmas. Tātad par siltināšanu vajag domāt tieši vasaras laikā un tieši, ja mēs runājam par konkrētu, daudzdzīvokļu māju siltināšanu, tad vajag domāt gadu iepriekš, lai dabūtu konkrētu rezultātu. Uz doto brīdi ir 9 jau pabeigtas mājas iepriekšējā sezonā. Uz šo brīdi ir 84 noslēgti līgumi un 177 pieteikumi. Mēs tā aptuveni apzvanījām projektu iesniedzējus un esam guvuši informāciju, aptuveni 100 mājas šobrīd siltināts tiek. Kā uzsver ekonomikas ministrijas pārstāvis, līdz ar ēku siltināšanas darbiem uzlabojas arī dzīvokļu īpašnieku un nama apsaimniekotāju attiecības. Šīs attiecības arvien uzlabojās, jo neviens dzīvokļu īpašnieks saprot, ka mājas ir sliktā stāvoklī. Būtiski saprast ir, ka ne tikai siltināšanai šī nauda tiek paredzēta, bet mājas vispārējai tehniskai uzlabošanai pirms siltināšanas. Un dzīvokļu īpašnieki to saprot, protams, savā mājā dzīvojot, un arī apsaimniekotājiem liek saprast, ka kaut kas ir jādara, mājā finansējums ir jāiegūda, un izdevīgi to ir darīt šobrīd, jo pusīti saņemam atpakaļ no struktūra fondiem. Diemžēl daudzi cilvēki baidās no daudzdzīvokļu mājas siltināšanas projektiem, jo tie ir papildus tēriņi, un viņiem nav pārliecības, ka tas tiešām dos reālu labumu. Taču piemēri no dzīves apstiprina, ka dzīvot siltinātā mājā ir nesalīdzināmi labāk. Šī projektā es iesaistījos pamatā uz to, ka mums bija daļējas nesaskaņas ar manu iepriekšējo apsaimniekotāju mājā, kurā es dzīvoju. Izveicām savā mājā pārunas ar iedzīvotājiem, nolēmām nodibināt savu dzīvokļu īpašnieku biedrību. Un arī parādījās informācija par šiem projektiem, kad ir Eiropas struktūra fonds atbalsta šos projektus. Pat cik mūsu māja ir 81. gada būvēta, nolēmām, ka mēs tomēr to darīsim un iesim uz šo lietu. Ja? Jo agri vai vēl pienāks tas moments, ka tā māja būs jārenovē tā vai tā. Mājas tā ir vieta, kur ik viens pavada visvairāk laika, tāpēc tajās jābūt piemērotiem apstākļiem ērtai dzīvošanai. Jāatzīst, daudzdzīvokļu mājas siltināšanai ir dārgs prieks, taču, ja raksta projektu un piesaista darbiem Eiropas struktūra fondu finansējumu, tas viss sanāk te uz pusi lētāk.